Otrais vingrinājums. Svētā dzērve dzer ūdeni. Putns. Ir putni fiziski, ko mēs redzam fiziski, ar acīm, varam sataustīt, sajust viņas smaržu, viņas spalvu, paglaudīt. Ir putni, kas dzīvo nebrīvē, un ir putni, kas ir brīvi dabā, kas pārvietojās, viņi zina savu ceļu, kurā laikā, kad viņiem ir jāpārlido no vienas valsts uz otru, un kad viņam ir jāatgriežās atpakaļ, viņš zina, kā sagādāt sev pārtiku, viņš zina, kā taisīt sev mājvietu, viņš zina, kā vairoties, viņš zina, kā audzināt bērnus. Džuņaini cīguni ir saistīts ar to, ka mēs savienojamies ar dabu. Mēs savienojamies ar dabu, lai iemācītos no dabas, lai vienkārši mācītos no dabas, no dzīvnieku, no augu valsts. Sākumā varbūt tas ir grūtāk, ne visi uzreiz sev var iedomāties par putnu. Es esmu putns, putns esmu es. Vienkārši vizualizē sev priekšā putnu. Vai paskaties fotogrāfiju, putnu fotogrāfiju, dzēri. Un vizualizē sevi putnā iekšā, tā kā tu būtu putns. Un pēc tam paņem sevi atpakaļ un pasaki paldies putnam, paldies. Paldies skolotāji, ka tu man to iemācīji. Un, protams, ir putni, kas ir citās pasaulēs, kas mums labprāt palīdzē. Jo nekas jau no matērijas nekur nepazūd, vai mēs mākam ar šo matēriju savienoties vai nemākam. Tad stāja brīva, vai mēs mākam ar viņiem sarunāt. Tas ir viens no grūtākajiem jautājumiem. Tad, kad trešā acis ir atvērta, mēs ļoti daudz ko redzam, mēs tam pieķeramies, nemākam atrast izskaidrojumu, un tā mēs ļoti, ļoti ilgi varam pazust. Tātad, kājas plecu platumā, brīvas, pakustinot drusci, viegli ieliektas celīšos, atbrīvojam plecus. Tā kā putnu spārniņi, atbrīv. Kakls viegls, galva viegla, putns, putna knābis, putna acis. Vispirms skatāmies. Sākumā, kad es mācījos, kad es izgāju pirmo pakāpi džuņaini cīguni, šo vingrinājumu rādīja savādāk. Viņu rādīja, ka putniņš pieliec galvu un notīra sev spalviņas. Bet ir ļoti daudz cilvēku ar kaklas kriemeļa problēmām, un tur tomēr tā kā vajadzētu saprast, ka ir kustības, ko var darīt, ko nevar darīt. Bet tajā brīdī, kad es esmu putns, es daru tā kā putns. Tātad pirmā pozīcija, galvu vienkārši griež pa kreisi, sasprindzina kaklu un palaiž vaļā. Nostiprina kakla muskulatūru, plecu muskulatūru, atbrīvoja un sagatavo nākamajam vingrinājumam. Un tā arī 8 reizes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pēc tam putns dzer ūdeni. Es zinu, ka fizioterapeiti ļoti pretosies šai kustībai jau iepriekš minētā iemesla pēc,
kaklas kriemeļi. Teiksim, fitnesā jāpilda presi, rokām ir jābūt uz pakauša, pakausim ieliektam, lai netraumētu mugurkaulu, ja? Vēdera presi pat būtu. Bet, ja skatās, kā dzer putnus, pirmie 2 vingrinājumi ir sagatavojuši pleca daļu un galvu. Un aizliegtās kustības ir fitnesā, fizioterapija atgāzt galvu. Ir aizliegta kustība. Bet mūsu putnus dzer. Viņš pieliecās, viņš vispirms tā atliec galvu, lai saņemtu ūdeni, sajust knābī ūdeni un pacelties augšā skriemelīti pa skriemelītim atbrīvojumu. Ja? Viņš tā kā paliecās uz priekšu, izstiepjās te pazodīti, tā tad vingrinās. Ir šie vingrinājumi aerobā vingrošanā, lai samazinātu pazodeju. Un šito te daļu, kur sakrājās ar gadiem līmfa, ja? Masāžas, ja, teiksim, lai arī vairogdziedzers labāk strādātu, ja? Skaņa iet, ja? Plus vēl 5. čakra, ja? Tātad. Te mēs noķeram vēl vienu zaķi, ja, pie šīs kustības. Putns noliecās. Muguriņa šajā brīdī ir taisna. Viņš tā kā paceļ galvu uz augšu, izstiep šo, ja? Tātad jogā ir arī vingrinājums čūska. Jā, kad izstiep, te nostiepjas, ne? Kakla daļa. Bet putns to nedara, to čūska dara. Tātad. Liecās. Vat burtiski būt tā, taisni. Drusciņ paliec galvu uz priekšu. Saņem ūdeni. Šajā brīdī muguriņa jau ir apaļa. Vēderiņu tā kā ierauj uz iekšu. Ir papildus vingrinājums gramošanas sistēmā. Un padzeramies, norijam siekalu, virzot uz šejieni, ja ir siekala. Tātad sākam. Stāja brīva. Acis ciet. Es esmu putns, putns esmu es. Putna acis, putna knābis, putna galva, kakls, spārni, ķermenis, kājas. Sajust, redzēt putnu sevi. Es esmu putns, putns esmu es. Un pa kreisi 8 reizītes. Sasprindzinām viegli, atlaižam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Un uz otru pusi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Paldies!